Kā ir ar tevi? Cik bagāta ir tava dzīve? Vai tavā dzīvē eksistē kas tāds, bez kā tavas dzīves jēga iespējams pazustu? Varbūt tās ir attiecības, varbūt darbs, varbūt bērni. Suzana Džefersa aicina tam pievērst uzmanību, uzdodot sev jautājumu: kas ir viss manā dzīvē? Iztēlojot šo kvadrātu kā savu dzīvi, pieņemsim, ka visnozīmīgākais priekš tevis ir attiecības. Ne par ko citu tu nespēj domāt, nekam citam tev neatliek laika. Tu velti sevi visu šīm attiecībām. Un tagad iztēlojies, kā izskatītos tava dzīve, ja šīs attiecības beigtos. Visdrīzākais iestātos pilnīgs tukšums, izmisums un dziļa, neremdināma sāpju izjūta. Šāda veida fokus uz kaut ko vienu savā dzīvē bieži vien ir par iemeslu iekšējai trauksmei un bailēm. Tās ir bailes pazaudēt, to vienīgo, to vissvarīgāko, bez kā mana dzīve vispār nav iedomājama. Jo zemapziņā mēs apzināmies, ka to, pie kā mēs tik ļoti turamies, patiesībā nemaz neesam spējīgi paturēt un kontrolēt. Atļauj sev bagātu un piepildītu dzīvi. Viss ir tavās rokās. Tava dzīve ir daudz bagātāka nekā tev sākumā iespējams šķiet. Devums, vaļasprieks, brīvais laiks, ģimene, vienatnē pavadītais laiks, personīgā izaugsme, darbs, attiecības, draugi. Un tagad, ja piemēram izjūg attiecības, tad zaudējuma sāpes ir daudz mazākas, jo tava dzīve turpina palikt piepildīta. Cilvēka potenciāls ir milzīgs. Fokusējoties tik ļoti uz kaut ko vienu savā dzīvē, tu pirmkārt apdali pats sevi un otrkārt visu pasauli. Atļauj sev bagātu un piepildītu dzīvi. Mūsos ikvienā ir talanti un spējas, kuras mēs varam izpaust visdažādākajos veidos un gūt baudu un dzīves piepildījumu ne tikai paši priekš sevis, bet būt ārkārtīgi vērtīgi un noderīgi arī apkārtējai pasaulē. Ilgstošs, nedalīts garīgais fokus uz kaut ko vienu nozīmē izdegšanu. Tev un tavai garīgajai veselībai ir vajadzīga dažādība, jo tikai tā tu vari pilnīgi visās savas dzīves jomās būt 100% resursā. Un līdz ar to arī zaudējuma baiļu sajūta stipri samazinās, jo tu vienkārši zini, lai kas ar mani atgadītos, es pilnīgi ar visu spēšu tikt galā. Suzanas Džefersas grāmatas Baidies un tomēr rīkojies 9. nodaļas prezentāciju skaties nākamajā video. Izmēģini subliminālu iedarbību savu zemapziņu subliminal.lv mājaslapā. Spied patīk un dalies, ja tev šis video bija noderīgs, un seko man Instagramā, Facebookā un YouTube. Uz tikšanos nākamajā video.